Labadiena, kungi! Mēs šodien esam savākušies uz Galda hokeja sarunas 9. epizodi. Mums šodien ir brīnišķīgs viesis Edgars Ceits, kurš vēl joprojām ir Eiropas čempionāts aktīvi. Čau, Ed! Labvakar studijā! Žilbinošais Hollywoodas maiz, bet cilvēks līdz ausīm. Mēs šodien tādā ātrā solī gribam iziet, jo mēs tikko pat mums bija gan TikTok lives 2 dažādos kanālos, mums bija arī ieraksts angļu valodā priekš Table Hockey Global, bet mēs gribējām ātri vēl izrunāt latviski, jo šī ir kaut kāda tēma, ko man liekas, ka jūs abi divi ļoti labi zinat, jo jūs abi divi, un tieši tāpat arī es trenējam jaunos spēlētājus un spēlējam ar jauniešiem un esam piesaistījuši laika gaitā cilvēku šeit spēlē. Jaunieši un vispār cilvēki piesaist galda hokejam. Tas ir kaut kas, uz ko mēs vienmēr esam skatījušies un domājuši, un īpaši Latvijā, man liekas, ka ļoti strādājuši pie tā. Jūs esat strādājuši, un es esmu nesen tagad pieslēdzies šim visam procesam, kā vēl dabūt cilvēkus, kur spēlē, kuriem interesē tas, kur nāk uz čempiem, kur trenējās mājās, un pēc tam vēl nes Latvijas vārdu pasaulē. Mēs tikko aiz kadra sākām runāt par to, jo mums bija Tallinā intervija ar ārzemniekiem, un viņi stāstīja par to, cik viņiem švaki iet, cik viņiem grūti iet ar to cilvēku piesaist. Ja mēs šobrīd esam jau laika gaitā ļoti daudzās pilsētās, šobrīd ir daudzas galda hokeja skolas, kurā katrs sāk attīstīties, ir no daudzām pilsētām jau šobrīd Latvijas augsta ranga spēlētāji šobrīd spēlē, kur arī savu pasaulē parāda, un viņi ir top 20, 30, 40, kur pretī daudz kur citur tas ir ļoti sliktā līmenī. Mēs pat runājam par Norvēģiju, kurā uz Norvēģijas čempionātu bija tikai 7 spēlētāji braukuši uz čempi. Kā jūs redzat to varbūt nākotni, vai kā jūs redzat to, kā tam varbūt vajadzētu notikt? Kas varbūt tās tie piemēri, ko var ārzemnieki paņemt no mums, un tāpat, ko mēs vēl varam vairāk darīt, lai mēs būtu vēl lielāki un ar vēl vairāk spēlētājiem Latvijā? Pašlaik tas, kas mums vienmēr tagad strādā un vispār vienmēr strādājas, ir ceļot apkārt pa skolām, doties apkārt pa skolām, iepazīstināt mazos ar galdu hokeju, un tādējādi viņiem tā interese radīsies 100%, būs no kaut kādiem 50, 60 bērniem, kaut kādiem, 15, 10, viņiem būs ritīgi, uguntuņi acīs, viņi ritīgi gribēs spēlēt. Tā man tēvs darīja ar burtniekiem, Valmieru, un pasties, ka viņiem rītīgi foršs izveidojas. Tagad viņš to sāka Inškalnā pirms 25 gadiem. Mēs esam baigi tagad izplatošies forši. Slītās mums būs arī jaunā galda hokeja grupa. Mazie nāk, kaut kādi tagad ir 20 pieteikušies. Kā mēs ar to tiksim galā, es nezinu. Super. Bet ir 22 pieteikumi laikam bijuši, kas oficiāli nozīmē, kā mazie grib trenēties. Tas ir forši, jā. Un Latvijā pašlaik mums strādā, ka mēs braucam ar skolām, kas bija darīts jau kādu labu laiku apkārt, kādu 10 gadu apkārt, 5 gadu apkārt pēdējo reizi. Bet tas ir tas, kas būtu vislabāk, man šķiet. Vismaz tagad, kas ir strādājis. Edgar, tu esi vadījis diezgan daudz turnīrus, ja tajā skaitā Sarajevo Latvija, kas ir šī brīdī tāds Latvijā, es teiktu, laikam lielākais turnīrs, kas piesaista jaunos spēlētājus un kas cenšas viņus pavilkt zem šī galda, hokeja galda un ievilkt visādi procesā. Kā tu to visu redzi? Par Sarauju gan mums atbild vairāk Atis, bet es iedošu savu vēl perspektīvu par to. Sarauja ir viens no tiem, kas noteikti mums bērns piesaist, bet lai Sarauju piesaistītu bērnus, tur jābūt mērķtiecīgumam, kā šogad man patika. Kristaps Naglis ar flyerīšiem, dāla bērniem, uzreiz nospato, kur ir labākie savā grupā. Lūdzu, treniņu iespējas, nāc trenējies. Kas mums Latvijā ir viena lieta, kas nav citur, ir interešu izglītība. Ja? Pašvaldība maksā skolotājiem, kurš var darboties ar bērniem. Savāc grupiņu ar bērniem, spēlē. Ja? Rīgā mums ir Laimīte, mums ir Altona. Ja? Es domāju, ka jums Inškalnā arī laikam tā ir interešu izglītība. Ja? Kaut kādā mērā Valmierā tā ir interešu izglītība un Burtniekos. Ja? Ventspilī tā ir interešu izglītība. Respektīvi, caur šo te kustību gan ir kaut kāds mazs finansiālais izdevīgums tam trenerim, ja, un tas ir bērniem pieejami, jo viņam par to nav jāmaksā. Viņam nav jāmaksā 10 eiro par treniņu, ja, jo to nevis var atļauties. Tas noteikti ir bonus liels.
tā iešana uz skolām, starp citu, Rainer, es otrdien eju Zimantas vidusskolu. Bet tur būs ir olimpiskā nedēļa nākošajā nedēļā. Man pieaicināja kā Rīgas sportistu pastāstīt, prezentēt sevi un ievilināt. Man būs 2 stundas. Pirmajā būs visas 4. klases, kāds 100 bērnu, pēc tam 5. klases vēl kāds 100 bērnu. Tā kā tas būs, un es viņus aiz rociņas uz Altoni pie Kristapa, ja tu dzirdi, tev tur būs pieplūdums. Es paskatījos 2,7 km no Altonas, kur tu esi, tā skola. Tā kā tev būs mazie lācīši, kas čāpos. Kas ir tas vecums, kuru jūs redzat to, kad spēlētāji ir gatavi uzsākt spēlēt galdu hokeju, jo es konkrēti savus treniņus esmu sācis arī no pirmklasniekiem. Bet mans novērojums to, ka tāda 4. 5. klase ir tas, kas ir tas foršais laiks, kad jau mazliet sāk. Vai jums ir kaut kas, kas jums liekas tā kā, nē, īstenībā tas vai tas vecums ir labāks, kad startēt? Zini kā, man prasīja, kurām klasēm tu gribi stāstīt par to galdu hokeju? Ja? Kurām klasēm tu gribi? Man ir 4. un 5. klase, ko es izvēlējos. Ja, ar ko es runāšu, par to, kā man ir bijis, ko jūs varat no tā visa dabūt ārā. Jo man ir piemēri, kad pie manis nāk 7-gadīgi, 8-gadīgi. Viņi kaut kādu līmeni izaudzē, bet līdz 10 gadiem viņi jau ir attēdušies to galdu hokeju. Un klausies, taču ir arī futbols foršs, un mēs galdu hokejā ļoti daudz ko konkurējam. Ja? Tāpēc labāk, lai tie bērni sākumā attēdās kaut ko citu, un tad viņi vēl meklē ap tiem 12 gadiem, 11 gadiem viņi vēl meklē to savu hobiju, kur ieķerties jau tādā bišķi nopietnākā vecumā. Un tad, lai viņi atrod to savu maizīti pie mums, un lai viņi nāk un trenējās un močī. Ja? Okay, tas ir īstenībā ļoti labi, jo tas ir tas interesantais, uz ko es tieši pats par sevi esmu domājis, uz ko vairāk tēmēt, uz kurām vecuma grupām vairāk tā kā, mēģināt piesaistīt tos jauniešus. Jo tieši tāpat es šodien apkārt, šobrīd man ir Ādažos viena grupa, un tāpat es gribu Cernikavā, Ulbrokā, vēl Ādažos iespējams vēl kādas grupas, un es tieši tā kā sāku funkcionēt, ka varbūt tā pirmā klasīte tomēr čučuķi par jaunu, čučuķi par svaigu. Kādreiz bija noteikums to, ka galda hokeja turnīros var piedalīties bērni no 8 gadu vecuma. Bet tagad tas ir izmainījies, ka jāskatās, laikam jāredz pāri galda virsmai. Es nezinu, tas vienkārši tas, ko esmu pamanījis. Piemēram, arī vēl viena tāda lieta ir interesanta, ka tas pats Matāncevs Jevgenijs. Viņam pirmais turnīrs reitingā bija 5 vai 6 gadu vecumā. Korobels dzimis 3. gadā, pirmais turnīrs reitingā 8. gadā. Un attiecīgi man, es dzimis 2. gadā, pirmais turnīrs, kas, viņš nav reitingā, bet bija 9. gadā, man bija 7 gadiņi. Tā kā, varbūt tas vēl bišķiņ par agru. Jautājums ir par to, vai tev ir kāds, kurš velk uz priekšu. Gadījumā, ka, piemēram, tev ir vecāki vai tev ir kāds no ģimenes locekļiem, kas varbūt spēlē vai draugi, kurš var spēlēt tajā brīdī, tad viņi, tie jaunieši būs vairāk motivēti to visu sākt. Viņi to redz, viņi to, mājās var piedzīvojuši, un tad viņiem tas turnīrs ir bijis šī savādāks, jo man ir bērni, kur aizbrauc uz pirmo turnīru, un pēc tam viņi vairs negrib braukt uz turnīram, jo viņi vienkārši dabūja tā iekšās, viņi nespēja to vairs emocionāli tik labi apstrādāt, kur pretī tad, kad viņi jau ir vecāki, tad viņi vismaz saprot, es viņiem stāstu. Šis ir pirmais turnīrs. Atceries to, ka katri vārti, ko tu iemet, tas ir ļoti daudz, un nevis tikai uzvars, ko tu dabūsi vai nešķiet. Starp citu, kungi, pirmā spēle jūsu galda hokeja karjerā. Ar ko spēlējāt un kā beidzās, atceraties? Es atceros, ka pirmajā turnīrā, kas man bija Čupa Čups 2009, un tur pēc tam iedeva izprintēt lapu, un es skatos, es zaudēju Atim 1-7 un Edgaram 0-6. Es redzēju, es atceros tā. Nice. Un pirmā spēle, kas man bija tajā turnīrā, bija uzvara pret, es nezinu, vienkārši no-name cilvēks vienkārši bija tajā turnīrā. Bet tā bija uzvara. Kārli, varbūt tu atceries, varbūt Edgar, tu pats zini. Jā, mana pirmā spēle bija ar Didzi. Ne jau Dīdzis. Ar Didzi, nezinu, iemēli. Ar Ozoliņu Didzi. Jā. Ar Ozoliņu. Viņš tajā laikā bija Latvijas labākais 2001. gada oktobrī. Viņš man vinēja 11-1. Bet es visiem stāstīju, kā es iesitu to savu vienu golu. Latvijā labākais čāls, es viņam šīrā no labās tālajā stūrī pa taisno ieliku. Es tagad tālajā stūrī pa taisno no labās antš pa gaisu kaut kā ripiņu tā sagriezās. Jā, ir, aiziet. Jā. Es neatceros, man viena lieta, ko tikko pēkšņi atminējos, ka viens no maniem audzēkņiem, man liekas, ka aizbrauc uz Inčkalnu čempionātu. Man liekas, ka tas bija vai nu viņa pirmais turnīrs vai viens no pirmajiem turnīriem. Inčkalnu challenge vai čempionāts noteikti. Un viņš, pirmā spēle viņam bija ar tevi,
Un viņu arī riktīgi salīja, bet viņš iemet viens vārds. Un viņš tā kā, es iemetu pasaulē labākajam. Precīzi tas pats. Bet man bija, es neatceros pirmo spēli, bet es atceros pirmo turnīru. Un pirmais turnīrs bija Inčkalna posms, uzreiz pēc jaunā gada. 2006. gadā mēs sākām, mēs mājās, mums tika uzdāvināts, brālim tika uzdāvināts galda hokeja galds, mēs tur baigi sākam spēlēt savā starpā, un jau esam tā kā satrenējušies, un mēs tā domājam, patēvs tā kā, davai aizbrauksim uz kādām sacensībām, mēs domājam, mēs esam baigie naži, tu visu aizbrauksim, saliksim. Un mēs atbraucām un tad iepazināmies, ko nozīmē spēlēt galda hokeju, ko nozīmē kombinācijas, ko nozīmē reāla aizsardzība. Un pēc tam mēs sākām visu spēlēt, bet neviens no mums nepalika pēdējais, kas bija, man liekas, tāds pusts, kur tu atbrauc un tā kā, nē, tik slikti nebija. Tā kā, var vēl, var tikt tur, ja? Tā kā pavisam slikti nebija, vai sāksim patrenēties, mēs zinām to, mēs zinām šito, un tagad mājās sākam strādāt. Tā kā bija fun. Es atceros. Forši stāsti. Klau, es te bišķi novirzījos no mūsu tās galvenās tēmas, jā, ar savām atmiņas stāstiem. Varbūt mēs varam atgriezties. Man te tāds jautājums tad arī būtu, ar ko galda hokejs ir labāks? Kāpēc vajadzētu nākt uz galda hokeju, ja tu vari izvēlēties iet uz futbolu, tu vari izvēlēties florbolu, jā, tu vari skriet pa mežu orientēšanās, discgolfu mētāt. Kāpēc nākt uz galda hokeju? Ļoti labs jautājums, Edgar. Ļoti labs jautājums. Man liekas, ka galda hokejs ir spēle, kuru tu vari trenēties būdams viens. Tu vari viņu tehniski attīstīt, esot viens pats. Tā ir spēle, kuru šī brīdī, protams, pēc, cik man ir 19 gadi jau šī spēlē, es viņu mīlu vienkārši pa dienas vidū starp darbiem vienkārši atnāk un 5 minūtes paspēlēju. Man tas ir devis milzīgu mentālo stabilitātes tādu attīstību. Tas, kā es atceros, ka es sāku spēlēt un pēc tam, kā es sevi attīstīju tieši fokusā, jo tā mentālā noturība, kurā tev dibens deg, ka tu esi 1-4 zaudē, vai tev ir playoffā, tu zaudē 0-3, un tu zini to, ka tev ir jāturpina savu spēli, tev ir jāturpina koncentrēties. Es ļoti daudz atceros, kā jūs, kā to Edgar ar Atu kopā spēlējot, un jūs viens otram spēles laikā teicāt, tikai viens vārds, tikai vēl pišķīt, tikai vēl nedaudz uz priekšu. Un tas bija tas, ko es ļoti iemācījos no galda hokeja, jo tā spēle ir interesanta, viņa ir ļoti saudabīga. Viss ir atkarīgs no tevis, kur pret varbūt komandas sporta veidiem tu pats sevi var izcelt un sev var parādīt. Jā, tā man ir ļoti, ļoti mīļa spēle, un es zinu to, ka arī daudzi mūsu vecuma un vēl vecāki vīrieši un sievietes ir spēlējuši šo spēli, un viņiem ir ļoti silts atmiņas no turienes. Jo tas ir azarts, tas ir ātra, dinamiska spēle, kurā tu izspēlē un tu momentāli redz rezultātu. Renner, kā tev? Izvairoties no Edgara jautājuma, ir ļoti daudz galda hokeisti, kas nodarbojas ar brīvā laika aktivitātēm ārpus galda hokeja, kas ir jebkāda veida sporta veids. Daudzi top spēlētāji, ļoti talantīgi mūziķi, piemēram. Reāli arī, teiksim, tas pats mums Baumanis. Viņš spēlē Latvijas entuziastu basketbola līgā. Viņš iet uz volejbola treniņiem. Ik pa laikam ušoja hoķīti. Un kad viņš ušoja, viņam diezgan labi sanāk. Viņam tā vienalga, bet viņam labi sanāk. Vai arī, teiksim, tas pats Matāncovs. Viņš spēlē saksofonu. Okay. Jā, un viņš boksējās. Bet viņam patīk galda hokejs, viņš to mauc. Bet tiem cilvēkiem, kam primāri tikai galda hokejs, kā viņi līdz tam nokļuvuši, tas ir ļoti labs jautājums. Es nemāku atbildēt, es nezinu. Iedošu interesantu perspektīvu. Viens ir visu laiku labākais spēlētājs Maksims Borisovs. Kā viņš spēlē hokeju, dabūja traumu, vai uzspēlēšu galdu hokeju. Ja? Dievs. Un Ronī Nutunens, kādreizēja arī galda hokeja leģenda, ja? Viņš salauz roku spēlēt basketbolu. Tad, ko tad spēlēšu galda hokeju. Ja? Tie veidi, kā mūsu galda hokejs pie sevis ievelk, ir dažādi, bet mēs mācāmies mērķtiecību, mēs mācāmies disciplīnu. Mums ir
viena no foršākajām lietām komandas sporta veidi ir forši, bet tev vajag sadzīvot ar visiem saviem komandas biedriem, tu konkurē ar viņiem pa pozīciju laukumā, jūs varbūt tur strīdaties un tā. Galda hokejā mums ir ļoti pagaidām šauri, es teikšu, komūna, ja? Mēs esam pāris 100 spēlētāji Latvijā, aktīvi spēlētāji. Tā, es domāju, ir 1000, ka mājās ir galda hokejs, kas ikdienā spēlē, ja, kas varbūt tagad skatās podcastu, bet maza komūna, kas ļoti jauki uzņem visus jaunpienācējus, nākat uz amatieru līgu, trenējieties mājās, nopērkat galdu, attīstiet sevi un vēlāk brauciet uz starptautiskiem turnīriem un izaiciniet mūsu turnīros. Jā, tas ceļš ir ļoti, ļoti foršs. Tas ceļš, starp citu, arī, man liekas, ka salīdzinoši ir ar citiem tādiem profesionāliem sporta veidiem salīdzinoši īss, ja tu esi gatavs ieguldīt darbu. Piemēram, futbolā, tu nevari startēt 14 gados, iespējams, cīnīties par pasaules pirmajām vietām. Protams, arī reti, kur tas notiek galda hokejā, bet daudzi spēlētāji savus 3, 4, 5 gadus tādu aktīvu darbu ieliekot, viņi var būt pasaulē ļoti, ļoti augstās vietās. Un, man liekas, tas izlēciens reti, kuros sportos var arī notikt. Pat arī individuālajos. Un, ja mēs varbūt runāsim par kaut kādām tur šautriņām vai e-sportu, tad tas varbūt ir kaut kur arī līdzīgi. Varbūt, kad teiksim, tam vecumam varbūt nav tik liels pieredzes, ka tur patiešām tā individuālā meistarība, bet un e-sportā varbūt izteikt to, ka tieši jaunieši daudz vairāk spēlē. Bet galda hokejs ir vieta, kurā tu vari ļoti ātri sevi pierādīt, un pēc tam tev ir katrs turnīrs, vismaz Latvijā ļoti bieži pieejami šeit turnīri, kuros tu uzreiz vari notestēt, kā tad tev ir veicies un cik tu labi šī brīdī māki šos te savus skills. Un momentāli tev ir feedbacks, kuru tu atkal vari, ja tu esi viņu gatavs paņemt sev pretī, tad atkal tālāk vest un atkal mācīties no jauna. Man liekas, tas ir tas, kas bija super, super interesanti man sākt konstantie turnīri, kuros tu brauc, tu sev pierādi, tu sev atkal apliecini, ko tu māki vai tu nemāki, un tu atkal saproti to, kas tev pie kā tev atkal jāstrādā. Daži interesanti fakti, piemēram, tu pieminēji šautriņus, vai ne? Fils Taylors, viss laiks labākais šautriņu metējs vēsturē. Sāka savu karjeru bišķiņu pēc 30, pabeidza karjeru 16 pasaules čempionāta tituliem. 16. Tas pats Joels Embiids, Philadelphia 76ers spēlētājs, bija volejbolists, pamēģināja basketbolu 16 gadu vecumā, 23. gadā bija NBA MVP, vai ne? Bet ar galda hokeju Galūzoja teica to, ka tu nevari būt pasaules čempions, uzsākot karjeru pēc 18 gadiem. Vai tā ir patiesība jums šķiet? Man šķiet, ka jā. Paskatīsimies faktu, cik veci ir cilvēki, kas uzvar pasaules čempionātus, un jūs redzēsiet, ka īsti neviens 30 plus nekad nav uzvarējis. Ja? Varbūt statistikā mani var teikt to apgāst, bet jā, es uzvarēju 27 gados, pēc tam bija Galūzo pirmoreiz, varbūt, bet tas pīks, kurā ir ļoti neparasti, ja vēl pēc 30 var kaut kur galda hokejā uzvarēt kaut ko. Jā, jo tas standarta, tas vecums tomēr ir, ja mēs rēķinām 20, 25, 27 tas vecums, jā, tad rēķinām, jums ir jāieliek kādi 7, 8 gadu laiks, lai trenētos. Ja tu sāc 18 gados, maz ticams, ka tu uzskačāsies līdz tam līmenim. Ja? Un tad tev dzīvē jau bišķi mainās prioritātes. Ja, ja tu to ieliec, to ir jāieliek entās stundas treniņos. Ja? Un kad tev ir visvairāk laiks, kaut kad jaunībā varbūt. Ja, ja tu sāc 18, 20 studijas, cita dzīve. Ja? Un tā tālāk, tā kā maz ticams. Jā. Vai tas, kā jums liekas, vai tas varētu mainīties, ja, piemēram, sāktu parādīties pietiekami liels balvu fonds dažādos turnīros, kad gada griezumā tas var būt kā pamats, vai jums liekas to, kad sāks parādīties spēlētāji? Jo šajā gadījumā es izklausās pēc tā, ka, tev kā jaunietim ir vairāk laiks, tu vari vairāk tam veltīt, un tad tu atnāc uz turnīriem, un tu esi vienkārši veltījis savus
20 stundas nedēļā, piemēram, treniņiem, kur pretī kāds, kuram ir ģimene, kuram ir darbs, viņš to nevar darīt. Nu, fiziski vienkārši viņam nav laika. Bet tad pretī, ja, piemēram, sāk parādīties incentīvs, kurā šie cilvēki var veltīt šo laiku, jo iespējams, kad varbūt, nu, tas ir pietiekami nopietni, vai tas ir, viņam ir sponsori, vai tas ir vēl kaut kas, kur viņi ir ātri sev pierādījuši, viņi sākot 25 gados trenēties, un viņi pietiekami daudz laika var pavadīt. Vai tas ir, okay, mans jautājums sakojuši, vai tas ir tikai tāpēc, ka tu esi jauns, vai tikai tāpēc, ka tas ir laiks, kurš ir jāvelta? Vai, piemēram, kad tev ir 35 vai 40 gadi, tev vairs nav tā reakcija. Tu vairs īsti nevari kaut ko izpildīt tā kā jaunāk spēlētāji. Pirmkārt, es gribētu arī pateikt to, ka pēc 30 mazliet grūtāk arī fiziski visu to dienu ir spēlēt, ja, uz kājām, jo tie, kas varbūt domā galda hokejs, nu kāds tur fiziskais, nē, ir draugi. Ja, 50-60 spēles dienā, muguras leizdaļa jūt, kājas, tā kā ir jātrenējās, un tikai trenējoties galda hokeju, nekādu citu sportu nedarot, ir grūti ilgnoturīgi iesaistīties spēlēs. Jā, tu vari uztrenēties uz kaut kādiem un noturēt fokusu. Paldies, Rainer, jā. Tā kā tavs jautājums, Kārli, nav pietiekami daudz dati, lai atbildētu. Nē, absolūti. Es šajā brīdī tas vairāk ir kā tāds minējums, jo mēs vairāk runājam par to kā tādu possibility, jo mums nav precedenta neviena. Un te ir tas jautājums, kā, vai tas ir iespējams. Un tas ir iespējams tāpēc, kad, vai nav iespējams tā iemesla dēļ, kad nav neviens spēlētājs, kurš to ir izdarījis, kurš ir pierādījis, kad ir pirmkārt kaut kas tāds ir iespējams, kad viņam ir pietiekami daudz tas interesēs, lai, piemēram, savos 23 gados uzsākot, ap 30 viņš ir pasaules čempions pirmo reizi. Un šis punkts man liekas vienmēr interesants perspektīvā no tā, kāda ir tā misija dēļ, kā tas tiek darīts. Jo šobrīd tas ir absolūts hobija sports, kas cerams, ka augs aizvien vairāk un vairāk. Bet jā, vai tas varētu būt, jo man liekas, ka ja būs pietiekami liela motivācija, tad tie arī spēlētāji, kas daudz vēlāk sāk, viņi tik un tā varētu tikt pietiekami labā līmenī. Vai viņi būtu pasaules čempioni, uzsākot karjeru 20 gadu vecumā? Es nezinu. Nu, tiešām Edgars pareizi pateica, mums nav pietiekuši daudz datu un info par to. Es gribētu teikt, bet Rainer, šajā podkāstā, kur mūs skatās cilvēki ap 20, kas vēl nav sākuši, jā, jūs varat. Varat, protams, ka varat. Nu, zini, visi pasaules čempioni, kas mums ir sākuši no agras bērnības. Es sāku 12 gados spēlēt. Nu, es redzu, es sāku 16, un tad es esmu augstāk par 16 vietnē ticis. tā kā, jā, labi. Nu, es domāju, ka šodien mēs paliksim arī ar to šo domu. Mums tātad jāsāk spēlēt ar jauniem, kā jau visos sporta veidos, tomēr, jo to agrāk sāc, jo labāk. Bet ieteicams tomēr ap to cik 10-12 gadiem startēt, lai tu varētu, jo tā kā doma ievirzīt un, nu, kā minimums, tātad pārgaldam redzēt, lai vismaz varētu spēlēt spēli. Labi, paldies jums liels, ka skatījāties. Šī bija 9. epizode kopā ar mūsu viesu Edgars Ceits. Un tiekamies... Kas būs šīs dienas vārds? Edgar, mums tiem spēlētājiem, bet tiem klausītājiem, kuri tikuši līdz šim brīdim, viņiem ir maģiskais vārds, kurš vienmēr jāieraksta ir apakšā komentāros, ja viņš ir ticis līdz šēnē. Izdomā vienu vārdu, ko tu gribētu, lai ieraksta komentāros. Nav divu domu, viens vārds ir laimīti. Šodienas vārds ir laimīti. Paldies, Edgar. Ja gadījumā tie, kas vēl nav dabūjuši Edgara grāmatu, tad noteikti to varat darīt, rakstot Edgaram privāti un iepazīties ar to, kā tad Edgaram ir gājis viņa stāstā, viņa cīņā pēc pasaules un Eiropas čempionu tituliem un kā viņš līdz tam vispār grāmata tiešām forši, man ļoti patika. Man ir uzdāvināts, vēl neesmu ticis pie viņa lasīšanas. Kungi, paldies! Tiekamies nākamreiz. Galda hokejs ir foršs, aiziet!